Laikam spēle jāsadala tajās visās 3 trešdaļās, kas mums bija. Pirmo trešdaļu noteikti Krievijas izlase izskatījās labāk. Droši vien, ka mums tas nogurums pēc vakardienas spēles un plus tas, ka mēs ļoti piedomājam pie tā, kā spēlēt aizsardzības zonā, jo vakar bija tādas problēmas ar šo spēli, tāpēc puiši ļoti koncentrējas pareizai spēlē aizsardzības zonā un varbūt tāpēc vairāk laika pavadījām savā zonā, bet pamazām, man liekas, ka spēle izlīdzinājās un otrā, trešā trešdaļā jau daudz labāk izskatījāmies, principā līdzīgi. Runājot par aizsardzību, tas, ka tiešām puiši sāka stāties pareizās vietās un nedaudz mierīgāk spēlēt savā zonā, netik ļoti sasteidz to rips atņemšanu, kas mums pagājušā spēlē radīja problēmas. Tā spēlējām daudz kompaktāk. Spēles ziņā, protams, šajā vecumā nav tās stabilitātes puišiem, līdz ar to viens nospēlē vienu spēli labāk, otrs spēle nospēlē labāk. Pagaidām ir pāris tikai tādi stabili spēlētāji, kas abas spēles ir nospēlējuši labā līmenī. Rītdien, kāda plāna jums rītdien? Atpūsties vairāk vai treniņš? Nē, es domāju, puiši ir it kā nopelnījuši atpūtu, bet tāpat laikā mēs aiziesim uz ledu un izstaigāsim, izrunāsim kaut kādas lietas, ko darīt un kā darīt. Jo, principā pārmest vispār nevienam nav ko, un es domāju, puiši sitās pa 100%. Es saku, tādā līmenī neesam spēlējuši, bet tā noteikti nav nekāda atruna. Runājot par šo spēli, noteikti jāpiemina to, ka 5. vārti ir noteikti uz manas sirdsapziņas. Kaut ko vēl savās 20 sekundēs gribēju izveidot, laikam nedaudz par daudz, bet priecēja tas, ka tomēr tiešām cīņāmies līdz galam, un tur tās beigas arī 6 pret 5 spēlētājiem mēģinājām gūt vārdus. Nesanāca, beigās tas rezultāts, mazāk cienīgs nekā 3-1, varbūt 1-3 būtu, protams, savādāk nekā 1-5, bet mēs cīnījāmies pa uzvaru. Savukārt svētdienas spēle pret Slovākiju, un ko mēs varam zināt par to pretinieku? Vēl Slovākiem vēl rīt ir spēle, tā kā paskatīsimies arī to. Viņi līdz šim ir nospēlējuši ar Krievijas izlasi, nospēlējuši ar Amerikas izlasi. Visas tās spēles mums ir pieejamas. Principā izanalizēsim par rītdienu, ko un kā darīt. Un es domāju, ka dosimies cīņā jau arī nedaudz atvilkuši elpu.